Čau, Reini! Tātad X-Games sacīksmes Losandželosā aizdītas 5. vieta, bet man interesē, kas te ir par autoru, ar kur tu startēji? Jā, mēs braucām ar jaunu klasi. Tā saucās Supercar Light 320 zirgspēku atmosfēriskie motori. Pilnpiedziņas automašīna tiešām jaudīga un viss tur ir kārtībā, ir interesanti braukt. On the second row, it's Nitis. He's new and he's fast. Cik savādāk tā ir atšķirībā no tava rallycross spēkrata? Viņi tāds īstenībā bija līdzīgi, tikai te vajadzēja kā jau ar pilnpiedziņu, vajadzēja drusku braukt tā kā saka, tautā plakaniski, sānslīdēs un kaut kā tā. Pirms tam tu biji braucis ar pilnpiedziņu vai šī bija pirmā reize? Pirms tam es ar pilnpiedziņu biju braucis supersprintos Latvijā, bet tā nopietna sacīkste bija šoreiz pirmā un viņu veiksmīgi aizvadīta un viss ir kārtībā un pašam liels prieks. Trešais treniņš jau bija tas, kur jau bija labi laiki un jau varēja skatīties, salīdzināt savu braukšanu ar citiem braucējiem, kas bija ātrākie. Jā, kaut kā tiešām pieradu ātri un ar to problēmu šoreiz nesagādāju. Tagad par to pašu sacensību dienu pastāst par situāciju treniņos, kvalifikācijā. Jā, mums bija tā, kad bija 8 apļi, kas reizē ir gan treniņi, gan kvalifikācija. Tas nozīmē, tu trenējies pierodu pie trases un no 8 apļiem ņem vienu labāko, kas iet kā kvalifikācijā. Tur jā, es biju 4. bet arī tikai tāpēc, kad bija dažas niansītes, ko nezināju mašīnā, kā kas jādara. Uz grunts segumu nebiju braucis ar viņu, un tāpēc arī 4. tur iespējams, ka varēja arī cīnīties par augstākā. Tad jā, tas sekoja pirmais un vienīgais hīts, kur ļoti minimāli izkustējos, 2-3 centimetri vienkārši pabraucu startā uz priekšu pirms zaļās gaismas. Nebija pat stresa nekā, bet viss tas kaut kā kopumā pat nezinu, kā tas sanāca, tāda liela, nepiedodama, var teikt, kļūda. Bet neko tāpatās pēc tam apstājos, startā aizbraucu ar visiem kopā, to startu izcēlu. Jau pa pusotru apli es jau biju atrāvies, bet tad man iedeva sodu, kas ir stop and go. Kamēr apstājos, turpināju braukt, biju 4. braucienā vienu apdzinu, paliku 3. un ar to mums pietika, lai mēs tiktu finālā pa taisnām. Bet kas tev notika finālā? Finālā bija tā, kad startēja 2. rinda. No 2. rindas iekšmalas labs starts vadevās. Biju 4. mēģināju jau vienā līkumā būt 3. Un tad, kad uzbraucām uz grunts seguma, aizmeta man logus, jo grunts bija tiešām nolaistīts slapja. Aizmeta logus un mums salūza logu tīrītāji. Un mums tas notika vienīgajiem finālā un ar to pietika, lai es neko neredzētu, lai man nāktos atsprādzēt siksnes vaļā. Un lai Uģis Traubergs mehāniķis man varētu par rāciju teikt, kuru pusi man ir jābrauc. Tad principā bija tā, ka tu savu finālu braucienu brauci nepiesprādzējies, skatoties uz priekšu caur sāna stiklu un klausoties, ko Traubergs tev stāsta, kur tev īsti jābrauc, ja? Jā, pirmo apli es biju piesprādzējies, pēc tam atsprādzējos, jo tiešām tāda dubļa bija, ka tur nebija iespējams neko cauri redzēt. Visai bīstama situācija jāatzīst. Ja godīgi patīkami nav, jo tu nezini, kas tev priekšā notiek, un ja tur vaļīgām siksnām kādam ieskrien, kurš ir, piemēram, sagriezies vai kaut kur, tad tur nedod Dievs tādu situāciju, jā. Bet kādas nākas, ka tik moderns pasākums, tik modernas mašīnas, bet problēmas ar logu tīrītāju? Mēs, kad braucām uz šejieni, mums arī likās, ka ļoti moderns pasākums, bet salīdzinot ar Eiropu, Eiropā ir stipri profesionālāks līmenis. Te ir pirmkārt, te visi spēlē uz šovu, 220 miljoni skatās tiešraidē, uz vietas cilvēku praktiski nebija. Mēs jau smējāmies. Šitajā Vastusā Zilā kalnā skatītāji ir vairāk. Un kaut kā tā ir tas pasākums profesionāls. Bet jā, var teikt, ka man bija pilnīgi jauna mašīna. Pirms sacīkstē mums teica, ka kāp un brauc, bet ar Uģi mums nācās 3 dienas no agram rītam līdz vēlam vakaram viņu skrūvēt, lai viņi būtu braucamā stāvoklī. Cik ļoti tev palīdz tas, ka tev līdzi Traubergs? Es domāju, ka šī gadījumā tas palīdz, jo viņš tomēr ir arī bijis ārzemēs un visādās sacensībās, milzīgos, var teikt, projektos. Zinu, ko tas tur ir viss kopā, gan mehāniķi, gan pasaka no trases malas, ko es daru nepareizi, un pēc tam, ja tā padomā, tad tiešām tā arī ir.
Tur nav tā, ka saka kaut ko lieku. Es domāju, ka tas palīdz, jā. Nākamā sacīks Atlantā tev jau ir šajā nedēļas nogalē, vai tev būs jāstartē ar šo pašu mašīnu? Jā, esam ar šo pašu automašīnu, bet tagad sēdīsimies pie galda ar tiem saucamajiem lielajiem bosiem, risināsim problēmas, jo mūsuprāt tā tas turpināties īsti nevar, kad salūst logu tīrītāju un dēļ tā tu var teikt top 3 neiebrauc. Un tad skatīsimies, bet domājam, ka visu atrisināt, viss būs kārtībā. Ko es tev vēlu veiksmi un cerams, ka Atlantā tev viss izdosies un ar mašīnu viss būs kārtībā, īpaši jau ar logtīrītājiem. Cerēsim, jā, un skatīsimies, taisīsim visu, lai nekas nesalūst. Skaidrs, paldies tev liels!